Ulong tēja ir tradicionāla ķīniešu tēja. Tā ir pagatavota no tā paša auga, ko izmanto gan melnajā un zaļajā tējā. Bet lapas tiek apstrādātas pilnīgi atšķirīgi. Šo tējas pagatavošanas procesu sauc par oksidāciju. Tējas lapu pakļaušana gaisam izraisa to fermentāciju. Un laiks, cik ilgi tējas aromāts ļauj lapām oksidēties, ietekmē tieši tējas krāsu, garšu un zināmā mērā arī tās visas uzturvērtības. Zaļā tēja, piemēram, nav oksidēta, kas tai pašā laikā palīdz tai saglabāt dažādus augu izcelsmes antioksidantus, piemēram, katehīnus, kas oksidēšanās laikā tiktu zaudēti vai pārveidoti. Bet melnā tēja ir pilnībā oksidēta un piešķir tai dziļāku, bagātīgāku garšu. Šis fermentācijas process veido arī uzturvielas, ko sauc par teaflavīniem, spēcīgiem antioksidantiem, kas raksturīgi tikai oksidētajām tējām. Es iesaku lietot Ulong tēju. Tā satur virkni antioksidantus, tostarp daudzus no tiem, kas atrodami gan zaļajā, gan melnajā tējā. Antioksidanti pats par sevi ir uzturvielas, kas aizsargā mūsu šūnas no bojājumiem. Es ļoti iesaku šo tēju, jo, ja mēs skatāmies pēc visām sastāvdaļām, kas šeit ir, tad šī tēja ir ļoti ieteicama, ja mēs vēlamies uzlabot veselību kopumā. Protams, Ulong tēju iesaka vienmēr lietot ar mēru, jo tāpēc, ka tomēr šeit arī ir kofeīna līmenis, ja, bet viņš ir pietiekami zems, bet tai pašā gadījumā arī, lai mēs neizraisītu šos triggerus, lai mums būtu tāds kā balans un būtu iegūms veselībai, tad ieteicams, jā, no rītiem skaisti tā izdzert tasi šīs fantastiskās tējas. Ja vēlaties šo mūsu Goji Berry Touch, tad noteikti rakstiet man.